Zinām, ka ir eksāmena laiks, bet... Attelpa uz 15 minūtēm raidījumā Vairāk kā citi. Labvakar! Šodien visā Latvijā norisinās muzeja naktis, un tieši tāpēc arī mēs apmeklēsim dažādas vietas mūsu novadā. Un tā kā muzeja nakts tēma ir kaimiņi, ir iespēja apmeklēt ne tikai muzejus, bet arī citas vietas, kas atrodas tiem blakus. Vai jūs mums varētu pastāstīt, kāpēc jūs šodien esat tādos interesantos tērpos? Nekas jau neikdienas tas nav. Mums Rīdziniecēm šis ir tāds ikdienas tērps. Varbūt jums Ogrē šeit šķiet, ka tas ir kaut kas pārāk grezns, bet mēs esam atbraukuši šeit atpūsties un mēs varam parādīt vietējām meitenēm jaunās modes. Šādi tagad modeļi ir modē. Un no kura gadsimta tas ir? Šis ir no 19. gadsimta 60. gadiem. 90. Un kāpēc tieši šodien jūs izvēlējāties atbraukt uz Ogri? Būšot baigā balle Kūrmājā. Tas tur uz Brīvības ielas. Brīvības iela. Dzīvā mūzika. Un vietējie puiši būšot. Mēs jau esam lasījuši sludinājumus, te precinieki ir vairāk kā vajag. Ani, ko dari? Piedalos kopgleznas Veidošanā? krāsošanā, jā. Kā tev veids? Man veids ļoti labi. Man pagaidām arī. Baigi forši, ka pērku. Nu, šeit notiek zīmēšana. Nu, mēs it kā gleznojam gleznas. Es atbraucu uz Ogres mākslas dienām, par cik man šeit muzejā šodien pēdējo dienu ir izstāde. Un tad mēs visi kopīgi ar bērniem zīmējam šo gleznu. Ar sarkanu? Un te varētu novilkt kādu strīpiņu. Un kāpēc tieši jūs uz Ogri izdomājat? Tāpēc, ka es esmu Ogrē dzimusi. Tā Ogre man dzimtā pilsēta, un tāpēc es arī domāju, nākšu uz Ogri. Nē, man uzaicināja vienkārši. Un par cik šeit daudz jauniešu un bērnu vispār interesanti. Es varu kaut kā ierosināt viņiem būt tādiem radošiem, varbūt viņi dzīvē kāds izvēlēsies būt par kaut kādu mākslinieku vai gleznotāju. Tomēr bērnībā tas ļoti svarīgi, kāds impulss dotu kaut ko redzi. Piemēram, es arī no savas bērnības atceros, daudz ko. Kas ir devis tādu iedvesmu. Paņem reku lielu. Diezgan interesanti īstenībā. Es nebiju gaidījusi, ka šogad būs tik izvērsti, jā, tas viss tā. Tieši Keli Patmalniece, tas man tā ļoti patīk, tiešām. Jums pašai patīk muzeji? Jā, man patīk. Es biju tikko Londonā un es biju tur uz vairākiem muzejiem. Man tas tomēr briesmīgi iedvesmo kaut kāds izstādes vai kaut kas tāds. Es domāju arī, ka man jāveido kaut kāda jauna izstāde. Un tad es tam briestu un iedvesmojos. Un tieši arī ir iedvesma, ka cilvēki tik daudz sanākuši un man patīk. Un muzeja naktis vispār ir noderīgas tādi, kā jums? Jā, protams. Es agrāk Rīgā piedalījos arī citreiz staigāju, vien nav Eirovīzija, vēl tad nav sākusies, bet muzeja nav, un tad var nākt muzeja naktī. Nē, tas ir interesanti, kad pirmoreiz bija un tomēr, ka cilvēki vismaz ienāk muzejā, un viņi redz atklāja, ka tas ir kaut kas interesants, ka tā dzīve nesastāv tikai no ēšanas, strādāšanas un tā ģērbšanās bet ir kaut kādas māksla, kas mūs tā kā uztur. Vakar sāksim, kā jau teicām, Kūrmājā, un tad turpināsim ceļu uz Brīvības ielas sākumu, aplūkojot ēkas, aptiekas ēku un Zelta liepas ēku, un dzirdēsim arī stāstus par to, kādēļ tur tādas ēkas ir. Tur būs gids? Jā. Mājā aizdod man 60 latus. Kas tad noticis? Internetā ir pieejami šī gada eksāmeni un tikai par 60 latiem
Kas tās par muļķībām? Vai tu nezināji, ka eksāmeni ir pieejami tikai eksāmena dienā? Un visu pārējo laiku viņi ir sapakoti. Ir palikušas 2 dienas. Labāk pamācies. Nu labi. Lielvārde ir savādāk nekā visur citur muzejos, jo mums šodien tā lepni skan Lielvārdes novada uzņēmēju diena un muzeju nakts. Muzejs sadarbojās ar Lielvārdes novada turisma uzņēmējiem. Mēs tādu mazu atklāšanas pasākumu rīkojam, turisma sezonas atklāšanas pasākums. Kā pasākums patīk? Vajag forši ritī. Nē, ir forši tāds jau tā kā būtu maza pilsētas svētki. Gan muzejā apstījām, tur ļoti interesanti izstāde. Arī bijām uz Zvanatoni baznīcā. Augšā ieskandinājām zvanu. Mēs organizējām ar vienu citu meiteni pasākums bērniem, pa dienu, kas bija tur parkā. Mēs uzspēlējam priekš tiem, kas ir šobrīd tie, kas atnākuši uz muzeja naktīm, lai viņus izklaidētu. Jūs pirmoreiz piedalāties šādā pasākumā? Liekas, ka jā. Šādā, jā. Un jūs esat brīvprātīgi, cik mēs saprotam šodien šeit atrodaties? Pilnīgi brīvprātīgi. Man liekas, ka mūsdienās maz jaunatne pievērš uzmanību, kas notiek muzejos, kas vispār tur ir. Tam ir ļoti liela nozīme. Jā, jaunatne pamostās naktī. Pa dienu, kad pārsvarā strādā muzeji, vienmēr tur kaut kāds ieejas, jā, un mēs arī nespēlējam. Ir prasa vēl kaut kāds ieejas, nav nekāds brīvprātīgie, kas vienkārši ievelk aiz krāgas iekšā citus tādās muzeja naktīs. Jebkuram ir brīva iespēja apstīties, pat aptaustīt kaut ko. Ko tu dari? Es tikai salīdzinu. Tagad tu tikai salīdzini, bet ko darīsi eksāmenā? Arī salīdzināšu. Bet vai tu nezini, ka eksāmenā laiks ir ierobežots, un kamēr tu salīdzinās ar citiem, tev var pietrūkt laiks. Un arī tas tev var pastiprināt stresu. Padomā, ja tev ir savādāka atbilde, un tu skaties tur vai tur, un beigās tev kaut kas cits ir. Labāk uzticies pati sev, seko savai intuīcijai. Domā, ka tas ir tik viegli. Mēģini. Skolotājs saka, ja špiko, ja piemēram citam ir nepareizi, un arī tad nevar jau zināt, ka ir gudrāks tas otrs, no kā špiko. Lai uzzinātu vairāk par elektronikas mācību programmu un noskaidrotu, kā tieši tas ir saistīts ar robotiem, Pogas profesionālajā vidusskolā meitenes tikās ar elektronikas mācību programmas audzēkņiem. Dosimies ciemos pie puišiem, kuri apgūst elektroniku. Šī programmā audzēkņi var iegūt elektronikas tehniķa izglītību, jau startēt darba tirgu pamata līmenī, vai arī izvēlēties studijas augstskolā, lai padziļinātu zināšanas. Un skolā, protams, mums ir, kā šeit mēs atrodamies, laboratorijas, lodēšanas laboratorija un ir mērījuma laboratorija. Un tātad šeit arī notiek teorētiskās apmācības, gan arī praktiskās apmācības, bet neskatoties pat uz to, mūsu skolā ir norganizēti speciāli pulciņi ārpus stundām, kurās audzēkņi, kuriem ir interese un varēšana, tātad var nākt un paši taisīt interesantas lietas, ierīces, kas viņiem pašiem šķiet saistošas un noderīgas. Elektronikas pulciņā mēs vairāk taisam pastiprinātājus. Kāda ideja ienāk galvā, to arī reāli realizēt skolā. Skola arī apmaksā visas detaļas, un viss tā kā pašam liela līdzekļa nav jāiegulda tajā, lai varētu radīt kaut ko. Konkrētajā kabinetā mums notiek pulciņi pēc lekcijā. Šeit varam taisīt robotus un valsts šo to no elektronikas, ko vēlies. Ja tev ir sava ideja, to arī šeit nāk pēc lekcijām un darīt visu tā. Ir jābūt par elektroniku, lai jebkuru lietu, ko mēs darām, mums jābūt interesē par to, lai to darītu labi. Mūsu skola, protams, cenšas visā veidā atbalstīt tādus cilvēkus, jauniešus un veltīja arī
mūsu pasniedzēji arī ir lielpratēji savās lietās, gan mācību procesā, gan pulciņos, un arī audzēkņi, tie, kuri cenšas, startē dažādās sacensībās un olimpiādēs. Un mums šogad ir īpašs prieks, ka mūsu audzēknis Latvijas elektronikas olimpiādē ieguva 3. vietu. Mani sauc Arvis Gedušs, mācos Ogres profesionāla vidusskolā, jau 3. kurs. Un šogad nesen ieguvu 3. vietu elektronikas olimpiādē valsts mērogā. Kas tev mudināja piedalīties šajā konkursā? Mudināja tur iegūt jaunas zināšanas, tur varbūt pat dabūt kādu vietu un arī pat kaut kādas balvas, bet tā arī visvairāk jau man mudināja tas, ka tur var tos robots tur uzstājies un tā jau viņas pārstāv pats var pēc tam paņemt un paturēt. Tā jau tas vairāk interesē. Tā jau pārstāv arī tur tāpat pieredze un tur, kā viss tur notiek un tā jau viss interesanti ir jau. Kā top šie roboti? Tie sacensībās uz vietas viņas tur, tur diezgan labi viss norganizēts, viņi tur iedod tās pašas plates, kur viss tās detaļas liekas virsū, un es tās detaļas pašas arī iedod to visu schēmu un apraksts, kā viss darbojas, vienkārši viņas jāsalodē virsū tur un vienkārši jāuztais tas korpus viss ar tiem visiem ritiņiem un tiem sensoriem jāpieliek klāt, un to viņas laiž tie ringā un tur viens ar otru kaujās tur. Kā jūs izdomājat mācīties profesionālā vidusskolā, nevis parastā vidusskolā? Pieņemsim, pirmkārt man bija vairāk iemesli, jo pats pirmais bija ļoti daudz draugu skolā, otrkārt tuvu mājām bija, un treškārt profesija arī interesēja, arī ko es varētu saistīt nākotnē savu dzīvi un iesaistīt arī šo profesiju un strādāt varbūt arī. Kas tu vēlies būt nākotnē? Vispār interesi man būt par mehāniķi, automehāniķi, bet no šīs skolas var paņemt informāciju un vispār praktiskās zināšanas, ko es varu pielietot arī mašīnu būvē un tīri elektroniski. Savu nākotni arī gribu saistīt ar elektroniku un mācoties profesionālajā skolā, ejot tālāk mācīties uz augstskolu, ir priekšrocības nokārtojot kvalifikācijas eksāmenus. Ja nemaldos uz 7, tad augstskolā dod 2 kredītpunktus, lai iestātos. Daudz vieglāk ir, respektīvi. Lai cik dīvaini tas būtu, bet dažreiz pat sēžot kontroldarbā ir tā, ka es pēkšņi neko nesaprotu, es visu aizmirstu. Vienkārši melns gar acīm. Es tev ļoti labi saprotu, un varbūt tev tas liksies smieklīgi, ko es tev tagad saku. Bet 3 reizes dziļi elpo un atceries, ka domām ir liels spēks. Un nekad nemēģini sev ieskaidrot to, ka tu neko neatceries. Maija, ir tik vēls un tu neguli? Es atkārtoju, rītā ir eksāmens. Zini, kā saka, izliet ūdeni nesasmels. Nav jēgas mācīties pēdējā vakarā pirms eksāmena. Labāk paliec grāmatu zem spilvena un kārtīgi izgulies. Atelpa ir beigusies un eksāmeni ļoti strauji tuvojas, tāpēc ķersimies pie mācībām. Un ja kādam tomēr ir pieejami eksāmenu uzdevumi, padalieties un sūtiet uz jaunieši@ogres.tv.lv. Turiet īkšķus par mums un mēs par jums. Uz tikšanos!